Labdien! Mani sauc Jānis Dreimans un šodien apstīšos šo somu, kas ir paredzēta, lai mazi un nelieli cilvēki varētu pārvietot sev svarīgās lietas no viena punkta uz otru punktu un izskatītos stilīgi to darot. Nevar apgalvot, ka izskatīsies stilīgi to darot, bet šīs somas tad sāk jau apskatu. Kopējais noformējums ar šīm te multiņu ninžām liecina par to, ka ir domāts par to, lai bērns nejustos nopietni vai pieaudzis. Tātad redzam šo te somu. Somai ir pamatā ir zilas krāsas materiāls, kas liecina, ka tā varētu būt paredzēta puikām. Ir arī daži citās krāsās iekrāsoti cilvēciņi, ir arī rozā mate ar ausīm, bet es pieņemu, ka šis te kopējais zilais fons ar pelēkiem burtiem, pelēko kodu es pat teiktu, ja, šī soma neaicina mācīties, viņa aicina saprast, ka ir arī citi burti pasaulē. Jā, tad ar puikām. Lego Ninja Go sēriju. No otras puses redzam, ka arī lences ir zilas. Nedaudz pufīgas, lai nav pārāk pufīgas, jo, ja ir pārāk pufīgas lences, tad somā var gadīties, ka sakroj pārāk daudz ķieģeļu, grāmatu un citu noderīgu lietu. Un ir par smagu bērns pat nenojaušo, viņam ir perfekti pufīgas lences. Šīs tādas nav, daudz sakraut nevar. Ir Lego logo un mugura. Anatomiski precīzi izveidota muguriņa. Tātad tieši tā kā ir cilvēkiem, ja redzat video, tātad ir šie te klasiskie muguras punkti, kādi mums visiem ir, un sešpaka. Muguras sešpaka arī ir, redzam šeit, jā, pašā somā sešpaka. Ok. Tātad, ja, lai bērnam šie te visi tie muguras materiāli labi iegultos un piegultos. Skatāmies, kas ir iekšā. Sākam ar muguru. Veram vaļā rāvējslēdzēju. Rāvējslēdzējs verās vaļā ļoti viegli un ērti. Tas nav papildus jāapstrādā ar parafīnu, kā to māc darīt pieaugušo somām, kurām ir spēcīgi metāla rāvējslēdzēji. Šis ir maigs, vienkārši viegls, jo mazām bērnu rokām nevajag pārāk daudz stresa. Kas interesants moments uz rāvējslēdzēja ir tātad galiņa ir Lego pumputs. Tātad, jo tā ir Lego soma. Veram vaļā līdz galam, un te tavu pārsteigumu iekša ir dzeltena kā tāda ola. To mēs neviens negaidījām. Somai nāk līdzi pat divi silikona nēdamie papīrīši. Acīm redzot, ir domāts, ka vienu izmet un otrs paliek somā. Tātad šeit varam uzrakstīt, kā sauc jūsu Lego. Šeit augšā, kur atrodas mājas. Un kādu planšeti vēlas bērns, vai kura ir bērnu planšeti, es nezinu. Bet somai ir speciāls nodalījums planšetē, mazajai planšetē, un te, protams, te ir brīvā izvēle, te var salikt iekšā pilnīgi visu. Ja man iedod tik lielu kabatu, es nezinu, kāpēc ir vajadzīgs pārējās kabatas, jo šajā vienkārši visu ieber. Tā, varam šo ciet, atvienojot, nevaram vēl ciet. Somu var atvērt, ne līdz pašam galam. Te gan tātad pietrūkst gan vieta rāvējslēdzējums iet līdz lejai, gan arī ierobežo šis te audumiņš. Man jau liktos, ja tādu lietas, tad ļauj arī līdz galam vērt vaļā, bet šeit tā nav, jo, varbūt mazie cilvēki pirmā somu mūžā, viņi īsti nezina, kas ir jādara, un grib turēt vaļā visu laiku to somu. Ir divi rāvējslēdzēji. Ir interesanti, ka vienam rāvējslēdzējiem ir piestiprināts te šāds te klāt. Varbūt tā ir bērna īpaša atpazīšanās zīme, sarkans tāds, lai redz, kur viņš iet pa pilsētu, piemēram, un tam līdzīgi. Veram vaļā otru kabatu. Otrā kabata vairs nav tik liels pārsteigums, arī ir dzeltena. Šajā kabatā nekā nav. Un šī kabata arī varās tikpat dziļi vaļā kā iepriekšējā, kā muguras kabata. Un šeit arī ir tāds pilnīgi brīvais režīms. Te arī var, tātad, ja mēs piekraujam pilnu šo kabatu, un mums ir vēl svarīgās lietas, tad mēs krājam visu pārējo šeit. Var izvēlēties, kur ir primārā lielkabata un kur ir sekundārā lielkabata. Te man pat nav ko stāstīt, te ir vienkārši milzīgs tukšums, maizes, kukuls, piena paka un ko nu vēl dod uz nedēļu līdzi, ja, lai var kaut kāds savus labumiņus uzēst. Tā, varam šeit ciet. Varam vaļā mazo kabatiņu. Jā, tāds ir šī te multiņu, Lego varoņu kabatiņa arī. Katram rāvējslēdzītim ir forši, ka tāds Lego sūdīšs tur visur. Tātad atklājam vaļā un skatāmies, kas te ir papīrs. Šeit tātad mēs varam ievietot pildspalvu, zīmuli un pildspalvu zīmuli.
Šeit ir vēl viens slepenais rāvējslēdzīts, uz kura nav LEGO punkcīts virsū. Pavalkam un piekļūstam šim tādam tīkliņu veidu nodalījumam. Es pat nezinu, ko tur likt iekšā. Iespējams, ka zeķus tur var ielikt. Es nezinu, ko tur vēl var likt. Maku vai naudu vai pasi. Ja, kurš bērns iet uz 1. klasu bez pases? Es domāju, ka iet ar pasi, jo, kamēr viņš ir jauniņais skola, var nezināt, ka tas ir īstais bērns, kurš nāk mācīties, ka tas nav viņa dvīns, viņa vecākais dvīns, kas jau visu zina un noliek eksāmenus viņu vietā. Un ir tāda mazīna kabatiņa, es nezinu, mazo planšetu var likt, vēl lielo iPhone, brīvā izvēle noteikti. Jā, viss ir tā smuka atlokās, aizlokās, viss ir mīksts, ir mīlīgs. Varam ciet, arī šeit ir 2 rāvējslēdzēji. Jā, tātad 2, 4, jau 6 rāvējslēdzēji, vienai somai, tas ir, es pat nezinu, 2 kurpēm ir 2 auklas, te ir 1 soma 6 rāvējslēdzēji. Ja mēs tādā ziņā salīdzinām. Ir arī sānu kabatiņas ūdenim, un grūti pateikt, bet te var iebāzt kaut ko iekšā. Nūjošanas nūjas, mazas nūjiņas, mazas fiskultūras nūjiņas. Un otrā pusē tieši tas pats moments ir, šī ir bišķi lielāka kabata. Jā, un šā ir tāda gumīņa, te var tātad ielikt kaut ko vairāk. Ja te ir ūdens pudeli, te var ielikt ūdens termusu. Jā, varbūt dzert augstu ūdeni no pudeles, vai plašāk jau tādu no savu mājas termusu, mājas ūdeni, kaut ko tādu īpašu. Lūk, kas vēl interesants ir nedaudz atstarojoši elementi. Tagad nevar pārbaudīt, vai ir gaišs. Varbūt, ka ir gaišs, tāpēc, ka viņi atstaro gaismu jau šobrīd. Zin kā, iespējams, ka tāpēc, redzat, tā kārti ir gaišs. Ja arī priekšā ir viens atstarojošais elements. Un, LEGO ir pavisam kopā uz somas 2 vietās. To var noārdīt, lai nemais, es atvainojos. Jā, bet kopumā es vērtātu somas dizainu labi. Jā, viņi ir apkārt ir mierīgi, te ir smuks cilvēcīgi, nav nekas pārspīlēts. Ja? Un zilā krāsas tons ir izvēlēts ļoti labi, un viņš ir vienāds visur. Ja? Nav 18 zilās krāsas. Un svarīga lieta – somas dibens. Somas dibens ir melns, ļoti slikta krāsa, jo šo viesu viņu visur liek. Melns pirmais paliks nemelns, viņš būs pelēks, netīrs, nepareizs. Es liktu netīrā krāsā, uzpūst jau kaut ko sākumā. Un trešā vieta, kur ir LEGO, bet LEGO šeit jau vairs neviens neredz. Somas dibens tāds nav pavisam ciets, bet ir tīri sturdīgs. Jā, lai tātad soma nezaudētu savu formu un turpinātu piegulēt, kā nu vajag. Attiecībā uz datiem 500 dāņu kronas, tātad reāli nāk no īstās LEGO lendas, un svers 630 gramus. Un domājiet, ko šeit iekšā var ietilpināt 28 litrus ar gaisu. Es nezinu, vai sēklām kaut kādām, vai, es nezinu, grāmatām, 28 litru grāmatām. Viņa apmēram liela kā man galva un 4 manas galvas. Tā kā, jā, tas īsumā par somu. Galvenās tātad lietas 6 rāvējslēdzēji, zila krāsa, dzeltena iekša un planšetes kabatas. Tā kā noderēs. Penāli nesīsim rokām.